Mikroķirurģijas centrs bija interesants ar to, ka tas bija salīdzinoši uz to brīdi jaunu cilvēku apkopojums, kas darīja principā trakas lietas, ko cits neviens nedarīja. Un tas bija tas interesantākais, kas piesaistīja doktors Bite, pirmais nodaļas vadītājs, Aldis Dalmatovs un vecākie kolēģi. Viņi skatījās tā kā kolēģi vairāk uz jauniem kolēģiem un deva vadošas norādījumus, bet viņas, neteiksim, ka uzspieda. Un līdz to tas vairāk bija nevis skolotāju un skolnieku attiecības, bet tie bija tādas cīņu briedru attiecības, ja, kad ir kaut kāds kopējs darbs, kas ir jāpadara. Un tādējādi vairāk sanāca ar uz to laiku jauniem kolēģiem sastrādāties ar to pašu doktoru Kapicki, Krustiņu, doktoru Adoviču, Kraukli, ar doktoru Tihanovu, un ar katru ir saistīt kaut kādas konkrētas lietas, un no katra ir paņemts kāds mazumiņš.